Visiem čau, mani draugi un abonētāji. Šodien ar jums esmu es, Misters Kristers, un šodien es vērtēšu visus torņus Tower Defense simulatorā. Un sāksim mēs ar Toni Sniperu. Snipers ir tāds tornis, ka viņš ir diezgan priekš starteriem domāts, bet es viņu ielikšu pie B, jo man viņš pāris reizītes ir palīdzējis. Bet es biju nevis ap pašu sākumu, bet ap vairāk centru, pirms paliku, kaut cik normāls. Skauts ir, bez golden boosta, viņš ir ļoti vājš un pat uz maksimālā levela. Viņš, protams, labi šauj, bet viņam DPS ir ļoti maziņš. Demoments. Demoments ir, es likšu viņu augstā B, tāpēc, kad es pat šobrīdējā, kad es jau māku spēlēt, es viņu arī pat dažas reizes esmu izmantojis savā loadoutā. DPS viņam ir normāls un viņam ir splash damage. Un viņam ir vēl visādi forši skin, bet tas, ka viņam splash damage ir, un viņu, ja tu izēji tutoriālu, tev uzreiz iedod, kas ļoti labi. Paintballers. Paintballers iet aiz skauta, viņš ir sliktāks pa skautu. Jā, paintballerim ir bišķīt splash damage, bet viņš ir nenormāli maziņš. Uz maksimālā levela viņš damage ir tā kā skauts uz kaut kādā 3. levela. Slime Troopers. Slime Troopers ir... C tomēr. C, tāpēc, kad viņš ir situatīvs. Mačos, kuros vajag palēnināt un bišķī damage, tad viņš var nodrēt. Es biju arī viņas pāris reizes izmantojis Slime Trooper, tā kā rezerves slotu, ja man maz naudas paliek pāri, ja pilnīgi ļoti vajag. Labi tas, ka viņš tur palēnina, un uz maksimālā upgrade kaut kā tur damage arī normāli noņem, bet viņš nav tik labs, lai ietu tīrā. Soldiers. Soldiers ir A tīrā. Viņš ir diezgan lēts, un es viņu gandrīz vienmēr, pat var teikt, vienmēr izmantoju kā starter toveru, lai aizsargātos sakrātu naudu, un tad jau kaut ko labāku pirktu. Viņš ir labs, tāpēc iet A. Krūgboss. Krūgboss ir diezgan situatīvs. Es viņu dažreiz izmantoju, dažreiz neizmantoju, bet viņš ies pie B. Pirmajā vietā pie B. Pirmajā vietā pie B, jo viņš tos savus krūkus ar pistolēm piesauc, bet viņam maksimālais levels ir ļoti dārgs, 47,000, un par to tu saņem vienkārši bišķi vairāk damage un vairāk fire rate, jo es iesaku viņu upgradeot pirms pēdējā levela, nevis pēdējā. Tā būs izdevīgāk, jo tad viņam arī būs tomīgani, lai gan varat arī uz 2. levela, bet ja gribat tomīganus, tad uz augstāk var upgradeot. Freezers. Ļoti vidējs, damage mazs, bet viņš ies aiz demomena, bet pirms snipera. Freezerus esmu izmantojis, jā. Viņš nodara tikai tad, ja viņš ir vienīgais no tādiem supportiem, tā kā support, kas palēnina vai sasaldē komandā. Ja viņš ir vienīgais, tad vienīgais viņš nodara. Viņš pāris reizes man ir palīdzējis, kad man gandrīz iebrūk tajā manā galvenajā bāzē iekšā, un es sasaldēju un pārējie viņu nost. Bet ja vajag šito te freezeru, tad loadoutā arī vajag iekšā toverus, kuri ir ar lielu range, kuri tālu šauj. Assassins. Es viņu nopirku, bet man viņš, nepārāk patīk. Lieku pie C, pie Slime Trooper, jo es viņu nopirku, viņš iet tajā intermediate tīrā, kurš nav nemaz tik lēti, viņš tur, man liekas, 1000 vai 2000 maksāja, kaut kas ap to. Bet viņam, protams, saka, viņa aprakstā, ka viņš ir kluss un nāvējuši, bet kluss viņš ir, nāvējošs nav, jo uz maksimālā levela, jā, viņš kaut kā tur var palīdzēt, bet uz pirmajiem leveliem viņš noņem damage apmēram tā kā freezers vai sniperis, bet vairākas reizes. Es uzskatu, ka viņš nav pārāk stipri pelnījis sev tīru, bet tomēr kaut ko viņš izdarīt var. Militants. Militants tas ir stiprāka soldiera versija, bet militants tomēr būs B vai... Es viņu reti izmantoju, tāpēc viņš ies B. Jo militants ir tāds, kad viņš maksā pa 100 vairāk kā startera nauda, un ja viņam noņemtu to 100, viņš maksātu 500, tad viņš būtu labāks pa soldieru, un soldieru visi aizmirstu. Bet šobrīdējā stāvoklī kāds militants ir, viņu reti kurš izmanto. Shotgunners. Shotgunners ir labs, noņem splash damage un diezgan lēts, iet A tīrā. Hunters. Hunters ir diezgan vidējs, bet man viņš ir diezgan daudz palīdzējis, tāpēc iet A tīrā aiz shotgunnera.
Piromaniaks. Piromaniaks ir tāds, kad viņš labs ir tādā veidā, ka ja viņu upgrade uz maksimālā level, tad viņam palielinās range un viņš var aizdedzināt ienaidnieku. Un ja tam ienaidniekam paliek ar 27 dzīvības un tev vairs nav naudas, tad viņš vienkārši viņu aizdedzinās un kamēr viņš aizies līdz pašām beigām, viņš jau nodegs. Tas ir labi, bet tomēr nav tik labs, lai iet to tīrā, tāpēc iet aiz militanta. Viņš ir labāks par militantu. Ace pilots. Viņš ir tā kā pursuits, tikai vājāks, un viņu nevar pilnībā noregulēt, bet var tur uzlikt parasto riņķošanu un 8 zīmē, lai viņš riņķo. Bet tādā ziņā viņš ir diezgan labs, viņš man ir palīdzējis, viņš ir bišķīt tāds pašvraks, uz maksimālā level viņš ir diezgan labs, tāpēc iet A tīrā, bet pats pēdējais. Ferma. Ferma. Spēles taisītāji, jums vajadzētu farmu nerfot, tāpēc, kad es nevaru, es gribu paspēlēt, tur pieņemsim to pašu, kur Gunslaters būs, neatceros kāds režīms saucās, bet jā, gribu viņu paspēlēt. Nesanāk visi farmo, un es esmu vienīgais, kas aizsargā. Gribu Molten paspēlēt, izpildīt questu, nesanāk, jo tāpēc, ka visi farmo un aizsargā tikai tad, kad visi būs apgrēdoši savas dārgās fermas. Ferma iet Medics. Medics ir tāds. Viņš ir dārgs, bet kaut kāds ļoti dīvains personāžs, kas iet pirmajā vietā pie C, bet viņš tās ļoti dīvains. Viņš ir vēl stiprāks, situatīvāks par visiem pārējiem. Viņš it kā boosto healu un boosto viņa fire rate, bet priekš tā ir komandieris. Kurš ir bišķi dārgāks pa mediku, bet komandieris ir efektīvāks. Elektrošokers. Viņš tāds, ka viņš demēģo vairāk kā freezers, viņam ir labs tāds splash, nevis splash, bet tas, kad, splash var teikt. Un viņš uz maksimālā level diezgan labi stano, bet viņš nav tik labs, tāpēc iet, aiz Pyromancera. Rocketeers. Rocketeers maksāja 2500, cik es atceros. Viņš ir diezgan labs. Tikai viņš būtu vēl labāks, un es pat būtu ielicis viņu ātīrā. Es tāpat ielikšu viņu ātīrā. Tikai, priekšā aizpiltam. Tikai viņam vajag nerfot to sarkano apli, kurā viņš nevar šaut, jo sarkanais aplis ir ļoti liels, un viņu man ļoti bieži grūti nolikt tā, lai viņam sarkanais aplis nebūtu tā celiņa. Traperis. Traperis ir tāds, kad viņš ir tāds labs diezgan. Lieko tīrā aiz pilota. Viņš ir labs tāpēc, kad maksimālajā levelā viņš stano zombijus ar to savu bērtrapu, bet pirmajos levelos viņš ir ļoti švāks. Viņš maksā 500 naudas, tāpēc viņš varbūt arī ir labs. Tāpēc iet tā tīrā, bet pēdējā vietā. Mercenary base. Mercenary base ir tāds, vēlreiz atgādinu, šis ir mans viedoklis, bet priekš manis viņš ir pagrūtu, tāpēc iet pirmajā vietā cītīrā. Tāpēc, kad viņam tur ir tā visa regulēšana, ka viņš var atkavitēs tos grenadierus, tos parastos šāvējus, tur ir ļoti daudz jādoma. Nevis tā, man patīk domāt, bet tur ir baigi daudz tā pārāk stipri jādomā līdzi, kur ko likt. Military base. Military base iet, Military base iet pirmais, kas iet tīrā. Jo tāpēc, kad man viņš vienkārši, kad es spēlēs, man viņš ļoti daudz reizes ir izglābis to bāzi, kad zombiji gandrīz pienāku mašīnīte izbrauc. Tas ļoti, ļoti palīdz. Un maksimālais levels tikai pa 25,000 tu dabū ļoti stipru tanku ar lielu damage, kurš var gandrīz visu nonest. Nekromancers arī iet tīrā, bet, priekšā šitam te. Jo tāpēc, kad viņš var nosist no ļoti liela attāluma, apmēram tā kā rangers, tikai mazāks. Un pēc tam vēl respavnot tos, kurus viņš nositā, un jo lielāks levels viņam, jo lielāka iespēja, ka labāks skelets būs. Tāpēc viņš ir pelnījis šo vietu. Mortārs. Daudziem viņš patīk, bet man viņš vidēji patīk, tāpēc ies šeit. Kāpēc? Tāpēc, kad viņš ir tāds tā kā snaipers, tikai ne snaipers. Pēc viņa vajadzētu viņam sēdēt uz zemes, vai arī viņš sēž uz zemes. Labi, nav svarīgi, es viņu tā baigi neizmantoju, bet viņš ir tāds tā kā pa pusē snaipers, pa pusē nesnaipers. Vajadzētu uzlikt viņu tā, ka viņam vajadzētu sēdēt uz kalniem, vai arī nesēž, nav vienalga game pienākumā. Turec, viņš ietu tīrā, bet viņš ir ļoti, ļoti dārgs.
Viņš maksā 7000 ar kaut ko pašā sākumā, un spēles sākumā viņam vienkārši nesanāks nopirkt, tāpēc viņš vairākas spēles beigām, diezgan labi palīdz, bet viņš dēļ savas maksas iet tikai e-tīrā. Komandieris. Komandieris būs S-tīrā. Pēdējā vietā. Viņš ir labāks par mediku, jo medikam maksimālajā levelā viņš var tikai 5 būstot, komandieris var bezgalīgi būstot tos, kuri ir viņa range'ā. Cowboys dodas par achievementu, kurš tajā Badlandsā 2 ir. Viņš ir diezgan grūts, bet Cowboys pats par sevi ir labs starters, bet ne tik labs, B-tīrs. Vardens ir labs, Vardens ir ļoti labs. Man viņš arī daudz reizes palīdzējis iet priekšā turretam. Kāpēc nav maksimālais? Tāpēc, kad dēļ viņa arī maksas, kad viņš pārāk dārgs ir. DJs 100% iet S-tīrā. Gandrīz priekšā nekromanceram, bet tomēr ne. DJs uz maksimālā levela var pāri 10% discountu noņemt torņiem, lai viņus upgradeot uz zaļā treka. Un sarkanais viņam arī labi damage būsto. Vielotājs it kā range arī kaut ko tur dod, bet viņš ir ļoti labs. Maksā 5000 lobbyjā un spēlē viņš maksā ļoti lēti. Tāpēc viņš pelnīs S-tīru. Tesla. Viņš ir diezgan situatīvs, bet es viņu nolikšu aiz roket. Nē, tomēr, aiz turreta. Tāpēc, kāpēc? Tāpēc, kad viņš pat uz maksimālā levela, ne uz viena sava levela, viņš neredz hiddenus. Viņš redz līdus, tas ir labi, bet dēļ tā, ka viņš neredz hiddenus, viņš ļoti lielu jēgu pazaudē. Piemēram, kā tu paspēlēsi kaut kādu intermediētu, kur tev šitais pats labākais tornis, tu nesen sakrāji tieši priekš viņa, un tā tu spēlē, tev tur pieņemsim Soldiers, vēl kaut kādi, un Tesla pats labākais. Tu viņu uzliec, tur hiddeni iznāk cauri. Tie netiks galā. Teslai vajadzētu pielikt hidden detection, un tad viņa noteikti būs S-tīrs. Saboteurs diezgan daudz palīdz, kad viņš indi uzlaiž un palēnina, iet pirmais A-tīrā. Kāpēc ne maksimālajā? Tāpēc, ka viņš vienkārši nepietiekam noņem damage, un Slovnes viņam ir labs, bet ne tik labs, tā kā kaut kādas citas lietas. Rangers iet aiz šitā visa, jo tāpēc, kad viņam ir nenormāli liela pārlādes laiks uz maksimālā levela. Viņš damage labu noņem, es viņu izmantoju, bet viņa maksa tas ir ļoti dārgi. Sakrāt var, es viņu esmu vairākas reizes upgradeojis maksimālā levela, bet tas, kad, viņam range ir nenormāli liels, bet tas, kad viņam pārlāde ir ļoti, ļoti ilga. Tas tā kā snipers, bet uz maksimālā levela reiz 1000. Minigunners. Viņš maksā 8000 lobbyjā. Diezgan dārgi. Bet viņš priekš savas naudas kaut kā bišķīt nepietiekami damage noņem vai tam līdzīgi. Es šaubos, ka viņš ies S-tīrā, tāpēc ies aiz Teslas A-tīrā. Pursuits ir labs. Es viņu likšu pēdējo S-tīrā, jo Pursuitu tu var uzlikt viņa bāzi kaut kādā citā vietā un pašu viņu nolikt jebkur, nevis tā kā lidmašīna, ka viņa lido pati par sevi. Viņš ir labs ar to, ka viņu var pilnībā regulēt tā kā viņu pašu. Bravlers ir labs sākumā, bet ne tik labs. Iet aiz Saboteura pirmais. Gatling guns. Tas ir tas pats turrets, tikai vēl dārgāks un vēl labāks, bet vēl dārgāks. Iet, es pat nezinu. Viņš ies šitā, es domāju. Labi, tomēr šitā ies. Akcelerators. Es baigi nesaprotu, viņam tā mehānika baigi grūta, vai viņš tur palēnina, vai šauj, bet viņš ir diezgan labs arī iet S-tīrā, bet tikai pēdējais. Hakeris. Viņš vai palēnina, vai sit damage, bet viņš ir labs, bet ļoti, ļoti dārgs lobbyjā par tiem džemiem. Inženieris ir labs, viņš ies šādi. Kad viņš šauj pats un liek savus turretus, kas ir labi, un nav nemaz tik dārgs. Operators varētu iet S-tīrā, bet viņu vajag grūti dabūt. Viņam tas viss tā visi ilgšanās ar to skautu uz level 20, tas visi baigi ilgi, pēc tam vēl viņš jāpērk pa naudu plus tie džemiem kopā. Viņš iet A-tīrā, bet pats labākais.
un Juggernauts. Juggernauts, protams, ka iet pašā pirmajā vietā, viņš pats stiprākais dodas, ja minigun ir upgrade uz level 20. Un šādi sanāca mans tīrs par visiem, gandrīz visiem, izņemot event toveriem, TDS, Tower Defense simulatorā. Ja jums patika šis videoklips un vēlaties, lai šādā formātā taisu vēl jauns videoklips, rakstiet par to komentāros, man patīkam lasīt jauks komentārus no jums. Lieciet laikus, abonējiet manu kanālu un visiem atā!